Mīļš, paldies, Kristīna. Esmu Andrejs. Man pieteica arī kolēģe Zanda Solī, ka es pastāstīšu par mentoringu, un esmu šeit arī, lai pastāstītu par to. Ķersimies klāt. Uzreiz, domāju, vajag saprast, kas tāds mentorings vispār ir. Mentorings ir atbalsta un palīdzības sniegšana izglītojuma skolēm, lai kopā ar šo personu, atbalsta personu, kas ir mentors, sasniegt noteiktus mērķus konkrētajā laika posmā. Un, protams, mentorings ir divu cilvēku attiecības, kas balstās uz ļoti svarīgu principu, kas ir princips bez kritikas. Droši vien šeit var izteikties arī kā pedagogs, kā skolotājs. Viens no mūsu darba pienākumiem ir tomēr vērtēt izglītojumos rezultātus, spējas, kompetences, bet tas, ko mentors ir spējīgs dot, ir nodrošināt šo komunikāciju, šo atbalstu bez jebkādas kritikas. Mentoringa mērķis ir atpazīt un arī agrīni izvērtēt izglītojumā individuālās īpatnības, prasmes un vajadzības, lai sniegtu nepieciešamo atbalstu, veicinātu intelektuālo un emocionālo izaugsmi un arī saglabātu motivāciju. Protams, šajā projektā skolu kopienā mēs ļoti daudz runājam par to, kā palīdzēt izglītojumam palikt izglītības iestādē, pabeigt to, bet arī justies labi. Un, ja vajadzētu nosaukt mentoru divos vārdos, tad tas būtu mentors ir uzticama persona. Persona, kas atbalsta, iedrošina, motivē un palīdz izglītojumam attīstīt savu personību un arī pilnu prasmi potenciālu. Ja mēs runājam jau konkrētāk par to, ko mēs darām mūsu projekta ietveros, un runājam par mentoringu kā projekta atbalsta pasākumu. Mentors ir individuāls atbalsts. Tas ir sistemātisks, tā ir profesionālā pieeja. Par mentoru nepieciešams izmācīties. Tas nav vienkārši svešs cilvēks, kurš vienkārši atnāk. Un mentorings balstās uz savstarpējās uzticības, kas rodas starp mentoru un izglītojamo. Un mentors izmanto savas zināšanas, savu pieredzi un spēj sniegt personalizēto palīdzību izglītojumam. Un atkal, lai veicinātu šo personīgo attīstību, protams, arī uzlabot akadēmisko sasniegumus un arī palīdzēt izglītojumam integrēties sociāli. Un lielais mūsu mentoringa virsmērķis ir stiprināt izglītojumā pašapziņu, motivāciju un arī prasmi veidot cieņpilnas attiecības, kas, protams, ir labs pamats vispār veiksmīgajai izglītības procesa nodrošinātāji. Kā arī mentors ir tas cilvēks, kas turpina palīdzēt identificēt un iespējams arī risināt dažādu veidu riskus. Tīpaši riskus, par kuriem mēs runājam projektā, kas ir sociāla atstumtība un vai priekšlaicīga mācību pārtraukšanas riski. Un es jums arī pastāstīšu vairāk, kā mēs sagatavojam mentors, pastāstīšu arī vairāk, kā mentorings notiks projekta ietvaros, bet es gribu šeit vēlreiz aktualizēt to, ka visu informāciju būs iespējams arī atrast mūsu projekta mājaslapā, sadaļā partneriem mūsu projekta vadlīnijās līdz šī mēneša beigām, un arī mūsu esošiem un topošajiem mentoriem mēs izsūtīsim informatīvo materiālu, kā solījām decembrī par to, kā tad sākt strādāt, kā aizpildīt atskaits un tam līdzīgi. Tātad, kas ir mūsu mērķgrupa? Mūsu mērķgrupa ir tie jaunieši, kuriem ir 13 gadi vai tie ir vecāki jaunieši, kuriem ir konstatēts vai no arī sociālās atstumtības vai priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks. Vai arī, protams, abi. Un mentora atbalsts ir viens no atbalsta pasākumiem. Šodien Zanda jau minēja par to, ka individuāla atbalsta plānā ir iespējams izvēlēties mācību priekšmetu konsultācijas, konsultīvo atbalstu, lasīt prasmes konsultācijas. Un mentorings ir vēl viens atbalsta pasākums, kuru ir iespējams izvēlēties, sagatavojot individuālu atbalsta plānu. Un, protams, šeit ir svarīgi noteikt arī sasniedzamos rezultātus gan jauniešu personības izaugsmai, gan motivācijas paaugstināšanai, lai uzlabotu mācību sasniegumus un karjeras izaugsmes iespējas. Protams, mēs varam skaisti runāt, bet mums bija jāizdara arī savs darbs, mums bija jāsagatavo mentorus. Un mēs sākām ar to, ka mēs sagatavojam izglītojamo mentoru mācību programmu. Tajā mēs
esam iekļāvuši fantastiskus 10 soļus, kā mentoram, izpildot šos 10 soļus, ir iespējams nodrošināt atbalstu jaunietim. Un šīs mācību programmas uzdevumi bija sagatavot mentorus, lai tie būtu par šo uzticamības personu, arī iepazīstināt mentors ar viņu pienākumiem un arī sniegt praktiskās metodes darbam tieši ar mūsu mērķa auditoriju, kas ir jaunieši, kas ir pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas un sociālās atstumtības riskiem. Un šajā programmā mēs esam iekļaujuši šos 10 soļus, par kuriem mēs diezgan ilgi diskutējām, kas būtu tas, kas būtu topošajiem mentoriem vissvarīgāks, un esam iekļaujuši tādus punktus, kā kas ir mentorings, kontakta un uzticības iegūšanas, protams, vecuma posma īpatnības, problēmu identificēšana un tam līdzīgi. Jūs varat droši arī paskatīties tagad tie, kas klausās, lai redzētu šos 10 soļus un lai nodrošinātu mentorus arī ar atbalstu, jo mums ir svarīgi arī atbalstīt mūsu mentorus. Mēs esam iekļāvuši arī ētikas kodeksu, audio materiālus, QR kodiņus, kurus iespējams noskanēt un noklausīties, atsvaidzināt savas zināšanas un arī dažāda veida metodas, ar kurām uzreiz var iet un arī mentorēt. Un šajā posmā līdz šī gada beigām mēs esam ieplānojuši sagatavot nemazāk kā 100 mentorus 5 reģionos. Arī šeit tie, kas arī seko līdz prezentācijai, var redzēt fantastiskas fotogrāfijas no mūsu mentoru mācībām, kas notika Rēzeknē. Un šīs mācības nodrošina lektori no platformas U+, Inga Laugala un Anna Vītola. Šeit arī var redzēt vienu no dalībniecēm. Un var, es domāju, diezgan labi arī nolasīt to, ka šīs mācības, kas notiek 3 dienu laikā, ir ne tikai teorētiskās, bet patiesībā arī ļoti praktiskas. Protams, arī aizraujošas. Šeit jūs varat redzēt mūsu 2 lektorus, Inga Laugale un Anna Vītola. Var arī redzēt vienu no topošo mentoru grupām, kas tieši strādā ar vienu no tematiem un sagatavo materiālu. Un mēs jau esam īstenojuši 2 mācības Latgales reģionā un Zemgales reģionā, Rēzeknē un Jelgavā, un vēl plānots līdz šī gada beigām nodrošināt mācības Valmierā, Liepājā un Rīgā. Un gribu arī padalīties ar dažiem citātiem un atziņām gan no lektoriem, gan no dalībniekiem. Inga Laugala, mūsu lektora, nodrošināja šādu citātu. Bieži mēs redzam, kā uz skolotāja pleciem ir uzlikts nopietns sloks, tomēr mentori papildus vai sniegts atbalsts, kas atvieglo smago situāciju un, veidojot sadarbību, var patiešām palīdzēt jaunietim uzlabot esošo situāciju. Un par mentoringu mēs runājam kā par papildus atbalstu, kas ir ārkārtīgi svarīgs. Un tas ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc, ka tas atbrīvo bišķiņ to, ko dara arī skolotāji. Jo skolotājiem, protams, kā atbalsta personām, var būt bišķiņ sarežģīta dažreiz tikt galā ar situāciju. Skolēnam mēs visbiežāk arī redzam noteiktajā klases vidē, un bieži vien mēs neredzam šo izglītojumu ārpus izglītības iestādes. Un iespējams viens no tādiem jautājumiem, kas var rasties, ļoti labi tas viss teorētiski izklausās, ļoti forši, ļoti pareizi, bet kā tad tas mentorings izskatīsies? Un šeit tieši ar tādiem praktiskiem piemēriem gribēju ilustrēt, kas tad ir mentorings. Mentorings parasti notiek ārpus izglītības iestādes. Mentors ir cilvēks, kas tiekas ar izglītojumu un ir vēlams, lai mentors un izglītojamais līdz šim nepazīst viens otru, lai nav nekādu stereotipu, lai nav nekādu tā teikt, dažāda veida aizspriedumu par viens otru. Tad šis ir tāds jaunas, svaigas attiecības, kur mentors redz izglītojamo kā cilvēku, nevis tikai kā skolēnu, un arī skolēns redz mentoru kā savu iespējamo
atbalsta personu un iedvesmas avotu. Un tas var būt tikšanās, tas var būt vienkārši pastaigas, aiziet uz parku, pasēdēt kafejnīcā, padzert kapučīno un parunāt par dzīvi, parunāt par karjeras iespējām. Mentoram ir iespējams dalīties. Iespējams, tā ir muzeja apmeklēšana. Iespējams, ka tā ir kaut kāda veida sarežģītāka aktivitāte. Iespējams, doties un jāt ar zirgu. Iespējams, aiziet kaut kādā pārgājienā un tam līdzīgi. Šeit ir, protams, ļoti svarīgi, ko grib arī izglītojamais. Un mentors ir tieši tas cilvēks, kas spēj atbildēt uz šo jautājumu, saprast un nolasīt situāciju. Nu, un, protams, tad jautājums, kas tad notiek tālāk? Mēs sagatavosim šos 100 mentorus. Kas tad notiks? Pats mentorings var tikt iekļaut individuālā atbalsta plānā no 2026. gada. Tātad jau sākot ar janvāri, un izmantojot interaktīvo rīku, kuru jau minēja mani kolēģi, būs iespējams redzēt pieejamos mentors. Tas būs sarakstīns, kur būs ne tikai rakstīts reģions, bet arī pašvaldības, kurās mentori ir gatavi nodrošināt mentoringu, un individuālā plāna sagatavotāji varēs sazināties ar mentoriem un uzrunāt viņus, pastāstīt, mums ir tāds jaunietis. Varbūt tu, mentori, vēlies palīdzēt šim jaunietim. Un, ja ir šis kontakts, un mentors pasaka, jā, tad tā ir tikšanās, un tad tajā ir darba līguma sagatavošana, parakstīšana, tā ievietošana individuāla atbalsta plānā, un faktiski, kad plāns ir apstiprināts no Valsts izglītības attīstības aģentūras puses, ir iespējams sākt sniegt šo atbalsta pasākumu. Mēs arī maksāsim mūsu mentoriem šo atalgojumu tieši nosaka viens vienības metodika, mentora atalgojumu, kas arī būs atrodama mūsu mājaslapā sadaļā partneriem. Mēs arī palīdzēsim mūsu sadarbības partneriem nosūtot līguma paraugu, kuru ir iespējams slēgt. Šeit, laikam, svarīgi arī pateikt par to, ka līgums var būt slēgts starp mentoru un izglītības iestādi vai nu jauniešu centru. Un nosūtīsim arī mūsu mentoriem informatīvo materiālu par to, kā strādāt ar projekta interaktīvo rīku, par to, kā izpildīt atskaites, kas, protams, arī svarīga daļa no darba, un arī biežāk uzdotos jautājumus. To mēs izdarīsim līdz šī gada beigām. Un vēlreiz atkārtošos, visa šī informācija būs pieejama līdz mēneša beigām arī mūsu projekta vadlīnijās. Un es vēl gribu jūs uzrunāt un pateikt jums ne tikai paldies par uzmanību, bet arī pateikt par to, ka, ja jums rodas kāda veida jautājumi, jums gribās vienkārši izrunāties, vai jums šķiet, ka es neesmu uz kaut ko atbildējis. Šeit ir mani kontakti, mana kontakta informācija, jūs varat man gan piezvanīt, gan uzrakstīt, un es labprāt jums atbildēšu. Paldies!